Pirmkārt, tā jau ir starptautiska apņemšanās, un tas ir visas aviācijas industrijas mērķis. Arī mums Rīgas lidostai sākotnējā ceļakārta paredzēja šī mērķa sasniegšanu 50. gadā. Savukārt, skatoties, kā mums notiek virzība uz šo mērķi un izvērtējot pieejamos resursus un tehnoloģijas, mēs sapratām, ka mēs šo mērķi varam sasniegt arī ātrāk. Un tas ir 35. gads, kas ir 15 gadus ātrāk nekā aviācijas industrijai kopumā. Bet jāsaka, ka pavērojot to tendenci, tad diezgan daudzas lidostas ir arī sev izvirzījuši šo ambiciozāko mērķu sasniegšanu, kas ir ātrāk nekā 50. gads, un man prieks, ka mēs esam arī to lidostu vidū. Net Zero mums paredz to, ka mēs jau no nākamā gada sāksim iegādāties 100% HVO, jeb citiem vārdiem šo biodegvielu. Savukārt no 2028. gada mēs iepirksim tikai un vienīgi zaļo elektroenerģiju. Un tas savukārt ir pozitīvi ne tikai mums, mazinot savas pirmā, otrā tvēruma emisijas, bet zaļāki kļūs arī tie, kas pie mums lidostā strādā, tie uzņēmumi, kas no mums iegādājas elektroenerģiju, jo arī viņu iegādātā elektroenerģija būs 100% zaļa. Un tādā veidā tad mēs arī zaļināsim to savu vērtības ķēdi un mazināsim arī savas trešā tvēruma emisijas.